Nu, man liekas, ka šī vispār ir ļoti interesanta un ļoti skaista komponistu savienības iecerē. Kā šādas pagātnes, varbūt mazāk pazīstamas vai netik ļoti populāras personības pacelt saulītē. Bet ja par pārējo koncertu, kā teikt, patroniem, es kaut ko jau vismaz zināju, bet Milda Palēviča man bija pirmo reizi es iepazinos ar šo vārdu tad, kad tu uzrunāji mani, un tad es sāku pētīt interneta resursus un sāku tā iedziļināties. Es viņas personībā saskatu tādu, varētu teikt, tās gadsimta paudzes simbolu. Viņas dzīve un arī darbs ir tāds simbols Latvijas pagājušā gadsimta inteliģencei, kas briesmīgi cieta no šīs okupācijas, kam bija sapņi, kam bija darbi un ieceres, kas tiešām sākās Latvijas brīvvalsts laikā, bet kur tālāk visādi izsūtījumi, okupācijas un visi pārējo sadragāja šīs inteliģences profesionālo darbību. Tā kā tas ir Mildas Palēvičas dzīve, ir reizē tāds arī nedaudz kā simbols. Un mana darba nosaukums ir Ceļš un laiks, un apakšvirsraksts Mildas Palēvičas grāmatu lapuses. Un tiešām tad skaņdarba uzbūve tad arī tā veidota. It kā es šķirstu šo viņas dienas grāmatu ar, kā es jau teicu, diezgan daudz traģiskajām lapusēm. Bet ir viens fragments ir no otras grāmatas, no estētiskās domas par skaistumu, ko viņa daudz rakstīja par skaistuma problēmām un vispār un par skaistuma problēmām tieši Latvijas tautas dziesmā. Un tā kā man tās latviešu tautas dziesmas vienmēr ir bijušas mīļas, tad es arī šoreiz nevarēju, kā teikt, iztikt bez viņas grāmatā pieminētās tautas dziesmas Saulīt vēlu vakarā, kas man liekas viena no visām brīnišķīgākām melodijām, kas pasaulē var būt. Un arī tur dažādos veidos iekļauts šajā mūzikā. Kas var būt jaukāks par to, ka komponists var rakstīt tik brīnišķīgam orķestrim, kā ir simfonieta, par ko es arī ļoti, ļoti priecājos, ka man tāds darbs, ka tāds uzdevums man bija.